esmu pastāstījuši, jā, es esmu brīvasā. Mans hobijs, manā sirdslieta ir ceļošana. Un ikreiz, man ir tā iespēja te izceļoties visu Eiropu, un ikreiz, kad es atgriežos mājās, neatkarīgi no tā, cik labs ir bijis ceļojums, cik aizraujis un enerģijas pilns, ir labi atgriezties mājās. Un tādēļ es pastāstīšu jums šodien divus stāstus, kas saistās ar manām mājām. Pirmais stāsts būs, jā, es nāku no Naušēniem. Tā ir vieta, kur tek cauri upe Rūģa. Reiz bijis kāds puisis, laivinieks, kurš vēlējies iemācīties vienādi airēt. Tad ikreiz, katru vakaru viņš ir devies, paņēmis laivu un devies upē. Un tā, vienu vakaru, 12. pie Lasmaņu mājas, lielās prievas, pie akmeņa, sēd uz kāda meita. Jaunā. Tā meita viņa savu piesaukus pie sevis. Puisis piegājis, tā meita jautājis. Bet vēlēs turpināt man līdzi vai ne? Puisis samūs. Protams, meita teikus tālāk, ka 6 dienas dzīvos pie manis, 7. tu varēsi doties mājās. Puisis apdomās un piekrītas. Meita aizsējas viņam acis, un tā viņš nonāca Graznā pilī. Meita aizsējas viņam acis vaļā un pat devusies blakus istabā. Puisis, protams, zinkārības mācis, devies pārslēgts cauri un lūrēt. Kas tu tagad tu? Ko viņa tur devies? Meita aģērbusies un sākus mazgāties. Un puisis pamanīs, ka viņa puses zivs un puses cilvēks. Pēc kāda brītiņa meita iznāks laukā noraudāsies. Un teiks, mums ir jāšķirās. Puisim viņa aizsējas acis un atgriezis atpakaļ vietā, kur viņu paņēmus. Man puisis devies uz mājām un prasīs pēc vecākiem. Bet tajās mājās tie iedzīvotāji atbildējuši, kad šie cilvēki šeit vairs nedzīvoja uz 100 gadu. Jā, un šis stāsts nav gluži tas iemesls, kādēļ es no Naušēniem, šis ierīgais stāsts nav gluži iemesls, kādēļ es no Naušēniem pārvācos uz Valmieru. Sāku studēt vidusskolas augstskolā, un kā jau studentam vajadzēja atrast savu vietu, kur dzīvot. Un atradu vienu nelielu dzīvoklīti, mājīgs dzīvojums, viss ir kārtībā, dzīvot var. Un reiz manai kaimiņienai Almas tantei palika slikti, un viņa aizlido uz pansionātu. Kā rezultātā mājas īpašnieki nolēma to, ka šo dzīvokli tālāk iedod izīdēt, uz ko es arī pieteicos. Vienreiz viņam zvanīju, un mēs sarunājam tā, kad es došu viņiem izīdēt. Otrais zvanot, viņu atbild tā, ka viņu uz jautājumu, vai es varu ievākties, viņa atbildēja, ka pagaidām vēl nē. Almas tante joprojām ir dzīve, piezvanīt tas nedēļas. Ļoti bija labs sākums, un kā rezultātā tas nedēļas es piezvanīju, un es arī ievācu uz dzīvokli. Tādējādi viens pagāja kā dienas, un reizēm sanāca darbā nedaudz aizkavēties. Vienu reizi, apkārt 11. atgriežos atpakaļ mājās, nogurums, bezspēks, un vislabākais veids, kā par to cīnīties, ir doties ārās pasportot. Uzvilkt rentēru, man nebija kāpēc tādējādi, atklāja dzīvokli atslēgtu, tā kā neatstājas viņu, gaismu ieslēgt, televizors palika, un pēc stundas, kad atgriezos, vēlējā dzīvokli durvis, un durvis bija slēgtas. Tā, kas ir manā dzīvoklī? Klauvējos, ja es neatbildu. Protams, es atceros to, ka pareizi. Šis brālī vietoju pirms 2 dienām atslēgas. Visticamāk, viņš atbraucis, pamanījis to, kas neesmu, aizgājis gulēt un iemicis, un tad viss restīvā aizgājis. Klauvējos, pēc tam izskrēju laukām, mēģinu padauzīties ar akmeņiem pa loku, neizdodās, dodos pie kaimiņiem, pamodinu, uzpus telefonu, zvanu. Čau! Jā, protams, guli. Kur tu esi? Smiltenē. Ok, kas ir manā dzīvoklī? Jo brālis tas nav. Tad es dotos atpakaļ, kas ir dzīvokli durvīm, sāk klauvēties, laužu laukā, dzirdu, tad dzīvoklis staigā soļi. Izskrien laukā, pa ceļam vēl nokrīt, uzmešu potīti, skrien atpakaļ, protams, kad pamanu, ka neviens arī no dzīvokļā nelaužās. Kā rezultātā pēc ilgiem pūliņiem izlaužu dzīvokļu durvis. Paņemu īlenu, eju savā dzīvoklī iekšā. Un neviena nav. Dzīvoklis ir absolūti tukšs, un visas lietas, kas arī stāvēja uz vietas. Pārbaudīja arī iespējamo teoriju par to, ka atslēgas varētu būt pagriežušās, ne, tas tā neizpildījās, atslēgas nav pagriežušas paši no sevis, un
ieceļojuši mājās,